Mani sauc Laime Lukaševica. Es spēlēju LNL komandā. Es esmu uzbrucēja centrs. Man bija kaut kādi tie paši 14, 15 gadi, un tas bija diezgan labu laiku atpakaļ. Pēdējais, kas atceros, tas ir tikai tas gads, kad es pirmo reizi ar savu komandu pacēlām kausu. Un tas bija kaut kāds mans, man liekas, 2., 3. gads EHL. Tas man īstenībā bija diezgan liela lieta un liels sasniegums, jo pati tā profesionāli nenodarbojos ar hokeju un, teiksim tā, tas EHL bija tā mana aizraušanās. Tīpaši ar saviem draugiem, kas arī ir puiši, ir uzspēlēt ar viņiem kopā iet uz šo te mērķi un tad iet un sasniegt un vinnēt, tas bija kaut kas wow. Esmu pusi lielāko daļu savas dzīves iekšā. Tie mērķi un nostājas sākumā bija savādākas, ar laikiem mainījās. Tas hokejs ir kaut kad apnika, jo dažreiz ir pa daudz. Dažreiz ir grūti saprast, vai tas tomēr ir tā izklaide un tiešām pavadīts labs laiks, vai tomēr tas ir kaut kāds iet uz asinīm sviedriem, kaut ko pierādīt sev, valstī vienalga, kādam pazīstamam. Tieši tāpēc arī ir tas, kad varbūt es esmu gan atrodama uz laukumu kā spēlētāji, gan uz sportiņu kā treneri, varbūt vienkārši kaut kur internetu mēdījos strādāju vai arī citām lietām. Tu vari atrast jebkādu pieeju, jo hokejs jau nenozīmē tieši spēlēt hokeju. Hokejs ir tiesneši, treneri, mēdīji, viss apkārt, kas ir ap to. Tas jau viss skaitās arī hokeja dzīve un hokeja ikdiena. Reiķinot to, ka šī komanda īstenībā pagājušajā gadā bija viena no pēdējām vietām. Varbūt tas arī iedeva motivāciju. Šogad tiešām Džeki bija gatavi un tas, kur ir viņa nopelns. Tas ir tiešām smags darbs, ko cilvēki dara. Par šiem gadiem ir ļoti liela izaugsmē tieši entuziasta EHL līgai, jo bijām ļoti maz komandas sākumā un nebija tik daudz divīziju kā tagad, ja ka bezmazliet katru gadu vajag +1 divīziju, +1 divīziju taisīt. Un arī tas viss, kas ir tas iekļautās lietas, kas ir tas mēdīji, reklāmas, video, online protokoli un man kā cilvēkam, kas ir arī bijis profesionālā sportā un citās, teiksim, līgās spēlēts, jā. Šeit nāk viss komplektēt, ir viss ātri un vienkārši. Tiešām tiek padomāts, kā atvieglot mums dzīvi, spēlētājiem dzīvi, mums menedžeriem, treneriem vienalga. Ir tagad tāda skatāmā formātā, visi var redzēt, nevienam nav obligāti jābrauc to hali, jāsels. Tas līmenis ir ļoti audzis un ir patīkami, kad ar kādu kaut kas jauns vēl parādās. Un nav nekas tāds pagaidām liekas. Viss ir kā vajag, visam, kam jābūt, tas arī ir vai būs.